Tas, vai Latvija kaut tīri teorētiski var kļūt pilnībā energo neatkarīga, ir jautājums, par ko domas dalās pat vadošā nozares institūta galvenajiem speciālistiem. Mēs varam būt neatkarīgi ar saviem energoresursiem, vietējiem energoresursiem. Ja liks visu kopā, varbūt saule, vēja un vēl tur citus kaut kādus ūdeņraža enerģētiku vai kaut ko citu, tad var būt, bet principā es nedomāju, ka absolūti mēs kļūsim tikai neatkarīgi un dedzināsim tikai to iegūto koksni. Ja runājam par koksni, kas Latvijā bijis tradicionāls kurināmais jau gadu simtiem, ir skaidrs, ka šobrīd nebūtu neizmantojam to potenciālu, kas mūsu zemē pieejams. Pavaicājiet kaut Latvijas valsts mežzinātnes institūtā Silava, kur jau gandrīz pirms pusgadsimta tika sakrastota mūsu pašu un Amerikas apse. Sākotnēji tā bija ar mērķi radīt izēvielas sērkociņu ražošanai, jo šis hibrīds ir ātraudzīgāks par parasto apsi. Vēlāk konstatēja, ka arī celulozes rūpniecībai ir ārkārtīgi augstvērtīga izēviela šī apšu hibrīda koksne, un šobrīd arī enerģētiskām vajadzībām tiek lietota. Šajās laboratorijās radītais ātraudzīgās apses hibrīds sevi apliecinājis lieliski. Šobrīd Latvijā nav produktīvāka kokauga par šo hibrīdu. Viss jau būtu labi, ja nekāds saudabīgs fakts. Latviešu zinātnieku darba auglis pašu mājās izrādās nevienam tā īsti nemaz nav vajadzīgs. Šobrīd viss, ko Latvijā saražo, praktiski tiek pārdots Lietuvā. Varbūt tā mazliet skumīgi ir, kad to nenovērtē pašu mājās, bet savukārt ir zināms prieks tomēr, ka kāds to novērtē un atzinas par pietiekami labu un piemērotu. Lietuvieši pēc Latvijā radītā hibrīda stādiem aumaļām brauc galvenokārt pateicoties valsts atbalstam īpašas apmežošanas programmas ietvaros. Taču arī bez finansiāla mudinājuma ātraudzīgā apse uzrāda gana labus rezultātus, lai būtu interesanti vietējiem mežsaimniekiem. Šeit 19 gadu vecumā mēs tā rēķinām apmēram 350 kubikmetrus hektāru krāja, kas jau mežsaimniekam droši vien diezgan daudz ko izsaka. Ar tādu vidējo ikgadējo pieaugumu 20–22 kubikmetri uz hektāru gadā. Tas ir 2 vai pat vairāk reizes vairāk kā vidēji Latvijā mežā ir pieaugums. Arī kā atjaunojamais energoresurss šis koks varētu būt lielisks. Kurināmā ražošanai derīgs jau 10–15 gadus pēc iestādīšanas. Arī siltumspēja laba. Salīdzinot, piemēram, ar egli, ātraudzīgajai apsei, tā ir aptuveni par 10% augstāka. Tas, kā ātri aug, nenozīmē, ka tā ir, teiksim, ar gaisu pildīta viela. Vēl viena pagaidām neizmantot iespēja ir celmi. Esmu uzaicināts aplūkot īpašu agregātu, kas tiek izstrādāts tepat Salaspilī un paredzēts tieši mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Tas ir celmu rāvējs un vienlaikus arī augsnes sagatavotājs. Šobrīd celmi, no kuriem iegūstam plēsta šķelda industriāla apjoma kurtuvēm, netiek aiztikti, izņemot vietās, kur tiek veidoti meža ceļi. Praktiski lielākā daļa viņi atstāti mežā vai izvesti uz malu bez pārstrādāšanas. Tas ir būtībā lielākais kurināmās koksnes resurss, kas mums mežā ir pieejams. Varētu nepalielinot mežizstrādes apjomu, vienkārši dubultot kurināmā piegādes tikai no esošajām cirsmām, izmantojot celmus. Tā kā tas potenciāls ir ārkārtīgi liels. Pagaidām celmu šķeldošana gan patērētājiem šķiet dārga, un arī nekāds valsts vai Eiropas atbalsts šī resursa pilnvērtīgai izmantošanai nav pieejams. Taču jau drīzumā viss varētu mainīties. Tajā brīdī, kad tās atlieku šķeldes vairs neatmaksāsies pievest, tas attālums transportēšanas būs tik liels, ka celmu šķeldes atmaksāsies iegūt tuvākajās cirsmās, tad situācija mainīsies noteikti. To arī veicinās tas, ka mums Latvijā tagad no galvas neteikšu kaut kādu pārdesmit projektu, laikam, kur būs palielas koksnes izmantošanas, vai no koģenerācijas stacijas, vai no apkuras iekārtas palielas. Tā kā pieprasījums šķeldu pieaugs noteikti nākotnē Latvijā. Par labumu, ko dod koksnes dedzināšana, pārliecinājušies piemēram Ludzā, kas kā viena no pirmajām pilsētām valstī centrāla apkuras nodrošināšanā pārgāja no mazuta uz šķeldu. Ir attaisnojies gan ekonomiski, gan tehniski un skatoties no vides aspektiem. CO2 izmešu daudzums ir samazināts vidē pa 12 tonām gadā. Tātad skaidrs, ka atjaunojamo mūsu pašu Latvijas koksnes resursu izmantošana ir izdevīga. Jā,
Tā prasa nedaudz lielāku piepūli par, piemēram, gāzi, bet tomēr izdevīga un videi draudzīga. CO2 veidojas, bet to absorbē atkal koksne un, vai teiksim, zaļā masa, un atkal tas nonāk granulu veidā katlā. Tā kā šī aprite ir dabiskā, un tāpēc tiek uzskatīt, ka tas ir CO2 neitrāls. Tas, kas šobrīd pietrūkst, ir konkrēti granulu un šķeldu standarti, kas palīdzētu patērētājiem orientēties piedāvātajā izvēlē un neliktu pašam kļūt par ekspertu, kā tas notiek šobrīd, kad jāsaprot, kura ir laba, bet kura draņķīga granula, pārsvarā izmēģinājumu ceļā. Ja sliktāks granulas ir vairāk pelna un vairāk ir biežāk jātīra katls. Man ir bijis izdevība salīdzināt 3 veidu granulas. Ir, kur reizi nedēļā vajag tīrīt pelnas, ir granulas, kur vajag 2 reizes nedēļā, un ir bijis arī, kur 3 reizes nedēļā. Nav institūcijas, kuras regulētu granulu kvalitāti un uzraudzītu. Kamēr tas nebūs, līdz ar to tirgu nonāks, teiksim, visa veida granulas, kuras tiks reklamētas kā ļoti labas. Protams, var jau gaidīt, kamēr regulas izdos Eiropas Savienība, bet tas varētu prasīt vēl vairākus gadus, tādēļ nav ko vilcināties un jāspēj novest šis process līdz konkrētam rezultātam. Koki mums ir. Svarīgākais ir šo atjaunojamo vietējo resursu pilnvērtīgi un pareizi izmantot, bet no valsts varētu gaidīt atbalstu šī procesa veicināšanā un atvieglošanā.